Mūzikas teorija ātri, ērti un saprotami. Kad arī es mācījos mūzikas skolā, es mūzikas teoriju gandrīz vispār nesapratu un pati biju spiesta iedziļināties un saprast un atrast tās metodas un risinājumus, kuras var pielietot jebkurā tonalitātē. Tādēļ tieši es arī radīju viegli uztveramus, ar konkrētu mērķu un uzdevumu, ērti lietojumus, mūzikas materiāls, kas ir kā spēle. Šīs spēles es radīju tieši tāpēc, ka es sapratu, ka bērniem ir grūti uztvert teoriju no grāmatas. Es bērnam atveru vaļā grāmatu un mēs mācamies. Tās līnijas ir tā, nots ir tā, tev jāatceras, tad ir vēl ritms, tad ir jāskaita, tad jāspēlē vienlaicīgi jāpraktizē. Bet tagad man tas no stundas aizņem 5 minūtes. Es bērnam katru reizi lieku salikt mūzikas puzlīti, tad lieku izdarīt vismaz 2 vai 3 uzdevumus šajā puzlītē. Piemēram, ja tā ir nošu puzle, tad es lieku izskaidīt visas notas no do līdz do, uz augšu uz leju, lieku izskaidīt visas notas, kas ir uz līnijām, visas notas, kas ir starp līnijām. Un tad skaņdarbu, kuru mēs mācāmies spēlēt, es lieku bērnam izdziedāt uz puzlītes. Tā, ar vienu pirkstu, bet uz pareizām notības. Tieši tās notas, kas ir nošu rakstā. Tajā attiecīgajā skaņdarbā, kas mums jāspēlē. Tā kā izsolfeģēt. Mēs izdziedam cauri 1 reizi, varbūt 2 reizes, citreiz 3 reizes, atkarībā, cik mums labi sanāk. Un tad mēs dodamies pie klavierēm spēlēt šo dziesmu praktiski uz klavierēm. Un tas strādā ļoti ērti. Bērns katru reizi man prasa: skolotāji, es gaidu to brīdi stundā, kad tu man liksi salikt to foršo puzlīti. Man tik ļoti patīk. Kāpēc? Tāpēc, ka puzle, domino un špikeri ir tāds spēļu elements, kas bērnam izmaina to domāšanu, ka tas ir grūti. Tā tik ir spēle, puzle, domino, špikeri, uzspēlējam spēli. Bērns uzreiz priecīgs, ar motivāciju lēc iekšā manās spēlēs un ar mani ir gatavs uzspēlēt spēli. Man ir bijušas situācijas, kad bērns ir nedisciplinēts un varbūt tāds, kas nav vispār ieinteresēts mūzikā vai tas, ko mēs darām stundā, vai viņam vienkārši šodien nav garstāvoklis. Bet pat tāds bērns, kad es viņam piedāvāju uzspēlēt nošu puzles spēli, viņš ir gatavs to nošu puzli salikt. Sākumā, protams, tas ir ļoti grūti, skolotājiem ļoti ir jāiesaistās un daudz, kas jāsaka priekšā. Bet pāris stundas sakot priekšā, bērns jau pēc 4. 5. stundas pastāvīgi var salikt un ar prieku skaita visus notas un iemācījies ir automātiski jau mājas darbu no do notas atpakaļ skaitīt arī visas notas. Šīs manas mūzikas spēles nodara gan mūzikas skolā, gan vispār izglītojošā skolā, gan privātā apmācībā, gan pedagogam, kā mācību materiāli strādājot ar saviem audzēkņiem, gan arī pašam audzēknim un vecākam mājās, lai bērnam būtu ar ko nodarboties.